Paša izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Pūkstens jau 9. Šajā agrajā rītā Bardaks ir nolēmis sakrāmēt somā tikai pašas nepieciešamākās lietas, lai dotos... Vajadzēs? Droši vien vajadzēs. Un alamuš. Jā, kurp doties? Bardakam ir skaidrs, bet vai nav aizmirsts, kas svarīgs? Adata! 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 Kur tu esi? Hei, čau, kas notiks? Čau, man nepieciešama tava palīdzība. Es gribu iet, bet nezinu, ko lai ņem līdzi. Uz kurien tu gribi iet? Es gribu doties pensijā. Tu vispār zini, kas ir pensija? Jā, protams, ka zinu. Pensionāriem ir tik laba dzīve, ka viņiem nav jāiet ne uz bērndārzu, ne uz skolu, ne uz darbu. Viņiem ir ļoti daudz brīva laika. Jā, bet vai tu zini, ka pensionāri ir daudzus gadus gājuši skolā, daudzus gadus strādājuši, un tikai tad var mierīgi doties atpūsties? Bet kā tad, lai es tieku tajā pensijā? Tu domā ātrāk? Nu, ir dažas profesijas, kurās pensijā tiek ātrāk. Kādas? Baletdejotāji, karavīri, policisti, piloti, bija vilcienu vadi. Bardak! Bardak, tu man dzirdi? Bardak, kur tu paliki? Pēc neilga brīža bērniņos. Abrakavērtekā. Čau, Barda. Čau, draugi! Nedod pieci. Nedod piecēm. Tā, nebūs laikam arī. Ko tu dari ar mūsu kleitām? Es nevaru teikt, bet man ir vajadzīga tāda tā kā īsāka, tāda īsāka, mazāka kleitiņa, tā kā bez augšas. Tu domā svārkus? Nu jā, tādus maziņus, īsiņus, tādi, kas griežās un tādi tā kā no aizkariem. Viņš domā tillas svārkus. Te nebūs tillas svārku. Nu, man ir tillas svārki. Bet kam tev vajag? Jūs nesmiesieties, ja es pateikšu? Nesmiesimies. Es gribu dejot baletu, lai tiktu ātrāk pensijā. Bet, Bardak, puiši baletdejotāji nevelk svārkus. Ko, nopietni? Es atkal kaut ko sajaucu. Kā parasti. Par baletdejotājiem un svārkiem noskaidrot dosimies uz Latvijas Nacionālās operas un baleta namu. Biļetes pārbaudītas, atliek vien atstāt jakas un kažokus pie laipnā garderobista. Numuriņu gan nedrīkst pazaudēt. Bardak, taču uz baletu vajag iet vienmēr sapucētiem. Abrakavērtekā. Nu, tā ir daudz labāk. Tūlīt sāksies izrāde. Uzvedīsimies pieklājīgi un netrokšņosim. Es gribētu būt balerīna. Es arī gribētu būt balerīna. Bet kā baleta mākslinieki spēj tik graciozi kustēties pa lielo skatuvi? Mēs redzējām,
kā trenējās balešu meitenes un zēni. Kā viņi tā lēkāja un tad tā kā griezās vēl. Un viņi tā kā cēla kājas un pušiem bija visvairāk jālec un gaisā, kad viņi leca jāgriežās. Meitenes dejoja arī skaisti. Viņiem jātrenējās ļoti daudz. Te jūs redzēt klasiskās baleta dejas treniņu stundu, kurā notiek katru dienu pirms mēģinājuma dienas, pirms izrādes. Tā ir stunda, kurās laikā tiek sagatavots ķermenis darba dienai. Viņš tiek pakāpeniski iesildīts, palēnām palielinot slodzi, lai iesildītu profesionāli ķermeni. Un viņš nebūtu pārmocīgs, bet visas muskuļu grupas ķermeņi būtu sagatavotas dienas darbam. Vai baletu var dejot ar tādām kurpēm? Nu, diemžēl nesanāks. Jo baletā ir jāstiep pirksti. Un ir jālec, un tu varētu salauzt vai samežģīt savas kājas. Varētu mēģināt, bet tas būtu ļoti ekstrēmi. Man rokās ir baleta kurpītes puantes. Un balerīnas, ja baletdejotāji dejo puiši uz baleta čībām, tad balerīnas meitenes mācās jau iestājoties baletskolā dejot uz puantēm, uz pašiem pirkstu galiņiem. Balerīnu kurpes sauc par puantēm. Tam kurpītēm ir lentītes. Un balerīnām ir pašām jāizsien, lai dejošanas laikā nenokrītās kurpītes. Vai puiši izrādē arī dejo ar tām pašām čībiņām? Nē, puišiem ir paveicies, ka puiši nedejo puantēs, puiši dejo mīkstajās čībiņās un mēs esam daudz saudzīgāk pret savām pēdiņām. Mēs tev piedāvāsim šādas baletās čības. Lai cik Smuki stiepsim spēdus. Meitenēm jau ir kājās, tā kā ir laiks arī tev uzģērbt. pamēģināsim. Tā, kad tu uzliec kāju uz puspirksta, tad var paskatīties, lai visur piegultu čībiņa klāt pie kājas, un tad var sasiet mezgliņus un viņus paslēpt. Jo nedrīkst rēgoties neviens mezgliņš un vilkt vēlreiz kājā. Tagad tu esi gatavs doties pie stangas. Es pamēģināt kaut ko. Mēs izmēģinājām arī baleta pozīcijas. Sāksim no paša sākuma. Kā jūs jau redzat, Anni stāv pirmajā pozīcijā. Mums kājām ir 6 pozīcijas. Šī ir pirmā. Papēdīts pret papēdīšu. Celīši ir izstiepti. Vēders ir ievilkts. Mēs stiepjamies uz augšu garas. Tur bija pirmā pozīcija, otrā pozīcija un tā līdz 6. pozīcijai. Trešā pozīcija ir vieglāka, jo tagad var balansēt uz 2 kājām. Tā, ko vajadzēja šitā. Nu, tā kā kājas tā kopā, kā tāda plāti. Tā bija pati grūtākā pozīcija. Mēs cēlām gaisā, nolaidām lejā, un tad vēl mēs turējāmies pie tāda koka. Saliekam kopā augšā. Tā mums ir 3. pozīcija. Šī būs 3. pozīcija. Tas ir, man liekas, tas, ar ko bieži vien asociēs balets. Tieši ar šo 3. Te var pozīciju. uzcelties 3. pozīcijā uz puspirkstiņiem. Smalki aptipinam savā apkārt. Nu, un tad tie būtu paši pamati baletā. Baletu meitenēm un zēniem ir grūti vai viegli, nu kaut kas starp tiem, bet ir patīkami dejot. Man liekas, ka puišiem ir grūtāk cilāt meitenes. Meitenēm ir ļoti grūti nostāvēt uz pirksta galiem. No cik gadiem vislabāk ir sākt trenēties? Ar baletu var nodarboties gan agrākā bērnībā, jau 4-5 gados, gan arī ar baletu var nodarboties 50 gados, lai sevi uzturētu formā. Un dejot, tas, protams, nav profesionālā līmenī, bet sev priekam to var darīt vienmēr. Baletdejošana ir grūts darbs, vai ne? Sports tikai jāsmaida. Sports tikai jāsmaida, bet no cik tad gadiem baletdejotājs var iet pensijā? Nu, mums ir tā pāragrā pensija, mums ir jānodejo 20 pilnas sezonas, kas ir 20 gadi. Un tad pēc tā tu drīksti oficiāli iet pensijā. Un daudziem nesaprot, kāpēc mums tā ir. Un tas ir līdzīgi kā atlētiem, jo mēs to savu ķermeni 6 dienas nedēļā nodarbinām 7-8 stundas. Ja ir vēl izrādi vēl vairāk. Un tas ķermenis tiek samocīts, traumas bieži vien mēdz būt jau pirms tām 20 sezonām. Kas baltā ir vairāk?
Puiši vai meitenes? Vairāk ir meitenes, jo balerīnas jau ir tāda ļoti sievišķīga un skaista un meiteņu profesija un daudz princeses. Bet tajā pašā laikā ir arī ļoti daudz puiši, kuri nāk uz šo te profesiju un attīsta sevi un dejo. Uz skatuves un ar zobeniem. Viss ir apieris no 3 muskatieriem. Mums, lai mēs nesavainotu viens otru uz skatuves, mums viņš ir padarīts tā, lai viņš nav arī ass, un lai arī ar malām mēs viņu nevarētu sagriezt viens otru. Bet skatoties no zāles, liekas, ka tie ir īsti zobeni. Viņam galiņš nav tāds ass, lai viņi neievainotu katrs. Ak, viņam iedūra. Vai varbūt tomēr ne? Tu man dursi šeit padusē iekšā? Dur, nebaidies. Un man būtu jāimitē, ka tu man tiešām ieduri. Pamēģini, redzi? Un viņš iziet cauri un skatītājs to neredz. Un izskatās, ka es esmu caurdurts. Tā kā padusē un tā kā tad var izdarīt, kā īstam iedūra. Īstenībā jau neiedūra. Un, lai cīņās mēs viens otru nesavainotu, mums pieņemsim speciāli priekš 3 muskatieriem. Mums nāca profesionāls, mums bija vesels 2 nedēļas stundas, lai mēs varētu samācīties, kā smuki kauties uz skatuves, nenodarīt pāri un padarīt to īstu sajūtu skatītājiem. Īstenībā vīrietis kā baletdejotājs ir ļoti vīrišķīga un skaista profesija. Atlētiska, skaista un ķermenis ir skaists un profesija ir skaista. Skaists dāmas apkārt, skaists kostīmi, ko vēl var gribēt. Dzīve pasaka. Bardak? Tu gadījumā nezini, kuri palikušas visas manas diegas, polītes, ādatu spilventiņš, uzpirksteņi? Zinu, bet es tev tās tagad nevaru dot. Ko nozīmē nevaru dot? Tas ir manas lietas. Tev tās noderēs vēlāk. Bet tagad tev tāpat nemaz arī nebūs laika neko šūt un lāpīt. Ko tu atkal esi izdomājis? Es biju baletā. Un zini, ko es tur redzēju? Minēšu balerīnas. Tieši tā. Es redzēju balerīnas. Un viņas visas tur izskatījās pēc tādām mazām, skaistām, smalkām adatiņām. Tieši tā kā tu. Tāpēc es nolēmu visas tavas mantas salikt šajā mugursomā, un tu tās varēsi dabūt, kad esi pensijā. Bet tagad tev būs jādejo Auč! Tu man iedūri! Nu jā, citādāk tu runā pilnīgas muļķības. Kāpēc tu pats nedejo to baletu, ko? Tāpēc, ka tas ir sarežģīti un ilgi jāmācās. Un kāpēc tu gribi, lai es dejoju? Un tāpēc, ka tas ir skaisti. Es nekādu baletu nedejošu. Tu zini, es varu uzšūt tērpu, salāpīt puantes, bet ne jau dejot, Bardak. Nu labi. Tu nezini, kur ir zābaks? Zābaks. Zābak! Zābak! Man tev ir vienreizējs piedāvājums. Zābak, kur tu esi? Raidījums visiem mums Bardaks bērniņos. LTV1 Nelson bērnu stabā.